Sveiki visiem, šeit Artis. Un vispirmām kārtām es gribētu pateikt lielu paldies jums visiem par laikiem un labajiem komentāriem, labajām atsauksmēm. Un es redzu, ka video iepriekšējais jums ir tiešām palīdzējis atrast lētākās avio biļetes internetā. Un šodienas tēma ir kā ātri un ērti atrast vislētākās cenas precēm internetā. Es domāju, ka vairākiem jums ir bijis tāds jautājums, kur tad īsti vispār meklēt lētākās cenas, vai kur vispār meklēt preces. Un tad vispirmām kārtām es varbūt tās ātri izstāstīšu, kā mūsdienās strādā meklēšanas programmas. Un, piemēram, Google. Google tev pirmajās lapas pusēs, ja tu meklēsi nostīto produktu, dos atsauksmes un visdažādākos atskatus uz tām precēm. Un tev būs kādi 60 miljoni rezultātu, no kuriem tu visticamāk neaizies tālāk par trešo lapas pusi. Un redzi, Google ir biljonu kompānija. Viņi pelna par to, kad attiecīgās kompānijas maksā Google naudu, lai viņas būtu pirmajās lapas pusēs, lai viņām būtu vairāk skatījumi un lai viņām būtu lielāks apgrozījums. Bet redzi, ir arī kompānijas, kas netērē daudz naudas mārketingu, un viņa var būt 600. lapas pusē, un tu nekad neaizies līdz 600. lapas pusē. Un varbūt, ka tā kompānija šobrīd pārdod produkciju par 50% lētāk, to pašu PlayStation, kur tu šobrīd meklē. Tieši tādēļ, mīļie draugi, jūs varat gan vienmēr ietaupīt naudu, kad jūs iegādājaties kaut ko internetā. Un šodien es arī izstāstīšu, kā to izdarīt ar to pašu aplikāciju, ar kuru es vakardien strādāju un kuru es jums vakardien demonstrēju. Tātad mēs ieejam atkal Internet Explorerī. Un rakstam browserī www.shopingsherlock.com/27888. Ļoti atvainojos, nedaudz lēns internets. Tātad. Ja gadījumā jūs palaidāt garām, kā pierģistrēties, tad tas ir ļoti vienkārši nospiežot uz pogas reģisteri. Jums atvērsies jauns lodziņš, kur jūs ierakstat invite kodu 27888, izvēlaties savu username un savu paroli, kā arī ievadat savu e-mail adresi un nospiežat pogu reģisteri. Tad jūs būsiet pierģistrējušies Shopping Sherlock aplikācijai. Un šajā gadījumā es ielogošos savējā Shopping Sherlock aplikācijā. Un izvēlos šeit shop. Tātad attiecīgi es esmu Anglijā, tādēļ vēlos nomainīt savu valsti uz Angliju. Es ļoti atvainojos par internetu, parasti tas tā nenotiek. Un automāts, par cik es esmu izvēlējies Angliju, tad man arī parādās attiecīgi Gumtree šeit. Un šobrīd es esmu ieķeksējis visus veikals. Tātad Amazon, Google, eBay un attiecīgi vispārējie. Ja es vēlos, es arī varu izķeksēt kādu no veikaliem, ja es negribu viņam meklēt cauri. Un es ierakstīšu Sony PlayStation 4. Un Enter. Tātad apmēram 7 sekundžu laikā es zināšu uzsvars uz pašu lētāko cenu internetā savam noskatītajam Sony PlayStation 4. Protams, arī strādā ar visiem pārējiem produktiem. Tad, piemēram, ja es vēlos zināt no Google 60 miljoniem rezultātu, kas ir pats lētākais variants, kur es varu dabūt Sony PlayStation 4, tad automātiski man parādīsies visi lētākie varianti. Bet varbūt es nevēlos meklēt Google. Ok, aizvaram ciet. Skatāmies Amazon. Varam vaļā Amazon. Amazonē lētākais rezultāts 317 paundi, 317,95 PlayStation 4. Atkal es redzu pašu lētāko variantu. Pastīsimies, cik ir
piemēram, Čau, UK, 217. Tas ir milzīgs ietaupījums. Es tagad varētu nopirkt Sony PlayStation par 217 pauniem. Tā kā es ceru, ka jūs izmantosiet šo vienreizējo metodi, kā meklēt lētāko cenu internetā. Un atgādināšu arī, ka man bija video vakardien. Vakardien es jums parādīju, kā atrast vislētākās avio biļetes internetā. Ja gadījumā to jūs neesat noskatījušies, tad atrodat mani YouTube, jeb arī visticamāk viņš ir kaut kur blakus, jebkurā gadījumā tur, kur jūs tagad skatāties. Un jā, vēlreiz paldies par veltīto laiku, un es ceru, ka būs noderīgi.